Sveicināti, dārgie Latvijas Tautas kanāla skatītāji. Mani sauc Kaspars Pudniks un jūs skatāties aktuālu interviju. Šodien aktuālajā intervijā Rolands Milševskis. Sveiks! Sveiks! Tiesību sargājošo iestāžu arotbiedrība. Un arī plašāk publikā tev pazīst kā Kurzemes arotbiedrības vadītāji. Cik saprotu, šobrīd notiek restruktūrizācija vai savienošanas process. Reformācija, nezinu, ilgspējas plānošana. Kā sauksies jaunā arotbiedrība? Šobrīd viņi ir uzņēmuma reģistrā izskatīšanā, cik saprot, jā? Jā, jaunā arotbiedrība sauks dienesta darbinieku arotbiedrība, kur mēs pārstāvēsim dienesta darbiniekus. Lielāks, plašāks loks. Dienesta darbinieku arotbiedrība. Visi dienesti? Visi dienesti. Sauc dienestus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pats par sevi. Nu, būs arī valsts policija, NMPD, būs robežsardze. Var teikt, ka cilvēki, kas strādā dienestā. Cilvēki, kas strādā dienestā, jo pareizāk teikt, mūsu komanda, mūsu juristas ir specializējušies tieši uz valsts iestādēm, teiksim tā, aizstāvēt biedrus. Un tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, un tas nebija tikai mūsu kā arotbiedrības valdes lēmums, tas ir arī pašu biedru un iedzīvotāju iniciatīva, kad jums jāiet tālāk, jums ir jābūt plašākiem, jums jābūt redzamākiem. Un šeit mēs arī esam. Cik biedru šobrīd apvieno, cik ir kopā? Biedru skaitu es precīzi nepateikšu, esam ap 200-300. Tas ir diezgan daudz jaunai arotbiedrībai. Jā, kā es gribētu teikt, ka jau vairs varbūt, ka mēs neskaitāmies kā jaunie. Pirmie 5 gadi ir aiz muguras, un pirmos 5 gadus noteikti mēs bijām kā jaunie. Bet tagad jau mēs esam konkrēti spējīgi jau ar ilgtermiņa redzējumu arotbiedrību. Jā, skatītājiem atgādināsim, tie, kas jau varbūt ir aizmirsuši, zinu, ka Latvijas Tautas kanāla skatītāji ļoti labi atcerās, pirms jau 5 gadiem, tas ir 21. gads, pie Saeimas nostāsies ugunsdzēsēji, un Rolands Milševskis bija tas, kurš nesa uz Saeimu vēstuli, kurā pauda savu nostāju par draudošo situāciju ugunsdzēsēju ikdienā vai darbībā, pie kā var novest tās jaunās reformas, ko viņi plānoja. Atgādini mazliet, kas tajā vēstulē bija iekšā? Uzdevu jautājumu. Labi, man nesen pavisam bija tiesas sēde, bet vēstules saturu mēs vairs necelājam tiesas sēdē. Interesanti, jā. Tagad man ir uzlikts disciplinārs sods par to, kad es atrados formas tērpā pie Saeimas un nodevu vēstuli. Jā, un īstenībā tas disciplinārs sods jau bija, un vēl projām ir, balstīts uz mediju teikto. Kad mediju teica, ka mēs esam protestējuši. Nevis nodevuši vēstuli, bet protestējuši. Un balstoties uz to arī tas disciplinārs sods ir. Pa saturu vairs nemaz neizskata, kas bija saturā. Bet saturā bija pavisam vienkārši. Principā tas, kas notika gadu pēc tam, kad slēdza ugunsdzēsēju posteņus, mēs vēstulē mūsu likuma devējiem nodevām ziņu par to, ka ja jūs atstādināsiet mūsu amatpersonas, ja jūs atstādināsiet ugunsdzēsējus, tad iespējams būs ugunsdzēsēju trūkums un iespējams, ka mēs nevarēsim funkcionēt spējīgi būt pilnībā. Bet tas vēstules saturs tā pa lielam bija jau tā kā vairāk aizklāts. Tas bija paredzēts tikai un vienīgi tiem lēmēju Saeimas deputātiem, lai viņi iepazīstās, apskatās un izvērtē. Protams, viņi to nedarīja. Viņam vieglāk, un arī dienests to nevērtēja. Dienestam vieglāk bija sodīt pilnīgi visas, manuprāt, 18 amatpersonas, bet tur bija gan vairāk mēs, bet nezinu, kāpēc ir 18 ar disciplināru sodiem, nekā mēģināt vispār saprast, kāpēc mēs tur bijām un kāpēc mēs tur aizgājām. Pret tevi ierosinās disciplināru sodu, tu tiesājies jau 5. gadu. Pagājušajā gadā telefona sarunā tu minēji, esmu uzvarējis tiesā, un tad viņi pārsūdzēs un atkal tu tiesājies. Kādēļ tavuprāt tāds spiediens no Vūgt puses? Tādēļ, ka tu esi Kurzemes arotbiedrības vadītājs, tādēļ, ka tu esi līderis, tādēļ, ka, lai pārējie zina, ka tik viegli nebūs. Kādēļ? Šis jautājums ir ļoti labs. Es nekad domāju, kādēļ, jo man bija skaidrs tikpat, kā es jau zināju, ka viņi pārsūdzēs. Jo es, kad zvanīju, arī pieminēju, ka priecāties ir pārāk agri, ir mēnesis laiks pārsūdzēt. Un, tā arī tas notika, jā. Tā arī tas notika, manuprāt, 4. decembrī pagājušo gadu.
man atnāca no tiesas paziņojums, jā, kad ir pārsūdzēts mūsu lēmums. Man tāds rītīgs, superīgs dzimšanas dienas dāvana bija, kad es nu labi, nu kā ir. Neko, mēs jau 4 gadus tad vēl tiesājāmies, nu tad vēl kā 4 gadi. Vienīgais, ko es gribētu pateikt, kad man būtu ļoti žēl aiznest šādu lietu līdz Eiropai. Nu, pavisam, bet mēs noteikti, kad iesim līdz galam. Bet man būtu žēl ar to, kad vienkārši kaut vai dienas darbinieks, tāpat neiet runa par arotbiedrību, lai gan arī mēs iesaistamies par to, ka arotbiedrības vispār tā ir darba traucēšana, tagad ko viņi dara. Bet kaut vai par mani kā cilvēku vai kā dienas darbinieku, ja aizliedz iet nodot augstākai lēmēju varai vēstuli, tad tas varētu izklausīties ļoti slikti Eiropai kā tādai, jo mēs esam demokrātiskā valstī un tev vārdu brīvība ir atļauta, jebkurā gadījumā. Saki, lūdzu, jau mēs varam pastīties laika nogrieznī. 20. gads, tas, ko jūs brīdinājāt, tas, ko jūs centāties aiznest līdz tiem, kas pieņem lēmumus par depo slēgšanu, ugunsdzēsēju skaita samazināšanu, izbraukuma laika palielināšanu un tā tālāk un tā joprojām. 26. gads, kā situācija ir attīstījusies? Vai ir piepildījies tas, ko jūs paredzējāt, daļēji piepildīsies? Kāda ir situācija? Uz dotie brīdi ir tā, ka dienas cenšas iztikt ar esošiem resursiem. Tas ir balstoties uz arotbiedrības biedru teiktā, balstoties uz mūsu gan iesniegumiem, lūgumiem un tā tālāk. Esošie resursi, mūsuprāt, ir stipri par maz, kas ir cilvēku resursi, kas ir darbinieks kā tāds, ir stipri par maz. Rīgā vispār ir nekomplekts ļoti, ļoti liels. Paskaidro skatītājiem, nekomplekts. Kas ir nekomplekts? Tas ir tas, ka nevar salikt normāli mājas tā, lai veči varētu strādāt, kā pieņemsim, agrāk strādāja, viens strādā un te bija 3 brīvs. Un vienkārši tā tu strādā to dzīvi. Tad tagad ir haotisks grafiks. Līdz ar to tas pieņemsim ir tā, tev mēneša sākumā vai mēneša beigās uztais nākamā mēneša grafiku, un viņš ir haotisks. Viņš nav noteikts. Tev nav tā, ka tu viens strādā 3 brīvs, ka tu jau vari rēķināties to, kad tu ies pie bērnam pie zobārsta vai vienalga, lai arī kur tu ietu, tad tev ir salikts, viņš pieņemsim, tu 2 diennakts pēc kārtas strādā, pēc tam tev kaut kāds 5, 6 brīvs, pēc tam tu atkal kaut ko tur pastrādā. Ļoti, ļoti haotiski un ļoti reti, kurās daļās vai posteņos var sakārtot tās normālās mājiņas tā, kā ir. Tā kā vajadzētu tā būt, lai gan mēs par šo rakstījām jau dienestam, un man arī ir oficiāla atbilde par to, ka šīs esot modelis no padomju laikiem. Tāda bija tas viens izvilkums no tā visa teksta, kad no padomju laikiem šāds ir. Tāpēc mēs viņu vairs neizmantosim. Manuprāt, tas ir pilnīgi nepareizi. Neatkarīgi no kuriem laikiem, pats svarīgākais, manuprāt, ir tas darbinieks, lai darbinieks būtu nodrošināts ar visu, kas viņam ir jānodrošina, un lai arī viņš varētu savu ģimeni nodrošināt un tā tālāk, lai viņš varētu plānot savu darbu laiku. Atgriežamies atpakaļ pie brīža, kad es pārtraucu tev, lai tu paskaidro, ko nozīmē nekomplekts. Tātad Rīgā, tu saki, ir nekomplekts. Kas notiek? Varbūt vairāk tu pa Kurzemi zini, varbūt plašāk, kā tā situācija ir. Kurzemē jau ir ļoti laba situācija salīdzinoši. Man pavisam nesen vēl teica, ka Kurzemē principā tās vakances gan rīz jau aizpildīts, ir ļoti labi. Tas, ka tur ir bardaks, mēs to nevaram noliegt. Kurzemnieks sapratīs. Neko, kā tur ir, tā tur tagad pagaidām ir, bet tur ir lēnām, soli pa solim ir jāsakārto mums tādas elementāras lietiņas, mēs arī to daram, lai varētu, jo kāpēc es šito runāju vispār? Tāpēc, kad ir izskanējis gan medijos un ne tikai medijos par to, kad grib, pieņemsim, postenis ir tur, kur ir pagaidām tikai 3 cilvēki, ugunsdzēsēju postenis, bet grib taisīt uz 4 cilvēkiem to posteni, lai būtu 4. Tas ir loģiski, ir forši, kad tev ir vairāk cilvēki, tev ir 4 cilvēki, līdz ar to tu jau vari jau daudz vairāk izdarīt, tas viens cilvēks klāt. Bet balstoties uz to, kad veidojās visas tās virsstundas un kad virsstundas neizmaksā, kad dod atpūtas laikus, plus jaunās iegādātās automašīnas arī nav tur, kur 4 varētu iesaisties, īsti ritīgi jau tas nav. Tātad kā drīkst vispār teikt par to, kad grib taisīt cilvēks par brigādes pa 4, bet tai pašā laikā tev pat automašīnās vietas nav pa 4. Ko nozīmē automašīnā nav vietas 4? Atgādina tās mašīnas, ko mēs atceramies vēl tās
zili saucamie vazi, nezinu, ja. Tur varēja 4 iekšā iekāpt? Jā, varēja, bet darīsim tā, lai nebūtu viss slikti. Nē, nav slikti. Man vienkārši rodas jautājums, kā tas ir? Tā mašīna diezgan liela. Te ir šoferis, šoferim blakus un viens tikai aizmugurē. Redz, tās mašīnas izvietojumi ir dažādi, viņi izkārtojumi. Un redzēju, lai nebūtu viss slikti, tā ideja tāda, ka par laimi ir jaunie iepirkumi, ir jaunās mašīnas un cepur nost, kad dienests rūpējās par to tiešām cepur nost, un tas ir forši. Nākamais, kurš īpašs cilvēks, vai pareizāk teikt, cilvēka grupa ir šādus iepirkums taisījuši, lai gan bija piešķirta nauda un, par automašīnām. Un tad, tagad par to izvietojumu, ja mēs runājam, tad ir tā, pieņemsim kaut kādu jaunu mašīnu, kas ir viena no pēdējām iznākumas medijos, varat redzēt. Ir priekšā sēž šofers, un tad ir aizmugurē tāds sols, un uz sola sēž tie 2 ugunsdzēsēji. Tam 3. ugunsdzēsējiem nemaz vieta nav, ja mēs gribam par 4, tā kā jau ir šofers plus 2 ugunsdzēsēji aizmugurē. Ir arī nopirktas mašīnas, kur ir tā, kad ir priekšā sēž šoferis komandieris, un aizmugurē jau ir vairāk vietas, tur pat 5-vietīgi viņi skaitās. Un nesaprotu, kāpēc viņas nepirk tieši tādas. Nu labi, viens no iemesliem ir tas, kad pieņemsim tādai mašīnai, kur ir 5-vietīgi, ir 5 tonnas ūdens, tādai, kur ir 3-vietīgi 7 tonnas ūdens. No vienas puses saprotams. Bet ja mēs ejam un skatāmies uz nākotni, tad nākotnē tā kā vajadzēja padomāt nedaudz 2 soļus uz priekšu un nopirkt tomēr tās 5-vietīgās vai 4-vietīgās vismaz mašīnas. Tu saki, ja mēs domājam par nākotni, kas nākotnē mums ir jādomā, kad tu saki, ka tur labāk būtu vairāk cilvēki iekšā? Tas ir saistīts tieši ar to brigādes palielināšanu, komandas palielināšanu, ka 4 ir. Varbūt tas 4. uz jumta vai līdzskrien vai kaut kā lido ar dronu. Zini, slēgsimies klāt uzreiz, tad jau piesaistīt nākamo tēmu, visticamāk, lai arī, nezinu, vai tev bija plānā. Atkarībā kāda, ja? Pamēģini. Jā, mūsdienās ir mūsdienu pasaule, tas ir jāsaprot, mainās viss. Viss mainās, ugunsgrēki paliek bīstamāk, katru brīdi vien bīstamāk, automašīnas paliek bīstamāks, visas elektroautomašīnas, tā tālāk. Vēja ģeneratori paliks arvien vairāk, tā vienkārši pagaidām par tiem mēs vēl parunāsim. Jā, saules paneļi, tās bīstamība paliek arvien lielāka tiem iedzīvotājiem saistībā ar uguns drošību, kad skatoties nākotnē, ir viennozīmīgi ir jāpalielina, nevis jāsamazina ugunsdzēsēju skaits. Tas vispār neizbēgami. Ja mēs varam kaut vai elementārus dīvāns sastāvus paskatīties, kā agrāk ražoja dīvāns un kā tagad ražo dīvāns. Pēc ķīmiskiem sastāviem, viņi ir bīstamāk. Ne visi, protams, bet es tā virspusē runāju, tas ir vienkārši kā piemērs, jo ir daudz dažādas lietas par tām visām elektroprecēm. Taču pirms 10 gadiem nebija gandrīz katrā mājā pa kafijas automātam, ja mēs tā skatāmies. Tās elektropreces vienkārši ir nenormālā daudzumā tajos dzīvokļos. Līdz ar to tas apdraudējums ir daudz lielāks. Gan iedzīvotājiem, gan tam ugunsdzēsējiem, protams. Ja es atbildēju šo jautājumu. Nē, tu atbildēji to jautājumu, jā, un tie saules paneļi, kas ir salikti pļavā, tas vēl ir tā, jā, bet uz mājas jumtiem, tur ir risks. Vai, es zinu, ka tu negribēji pieskarties šim jautājumam, bet garām ejot. Ilgtermiņā jau tie saules paneļi jaunāk nepaliek. Un, kā mēs zinām, arī tā kvalitāte daudziem paneļiem, kuri tiek uzstādīti, arī nav tā labākā, teiksim, jā. Un tam arī pienāk kaut kāds brīdis. Kā ar to dzēšanu uz jumtiem? Jā. Saules paneļi. Fantastiska tēma. Tur ir par saules paneļiem ir tā, ka mēs noteikti no arotbiedrības puses tieši tāpat kā pa vēja ģeneratoriem, tā arī par saules paneļiem uzrakstīsim, lai mums dienests izskaidro, kā tad tur īsti ir un par tiem spriegumiem. Jo ir tā, ka uzstādot saules paneli, es nezinu īstenībā, godīgi sakot, kuri cilvēku grupa vai persona atļāvas tik brīvprātīgi un tik patvaļīgi, es pat teiktu, uzstādīt saules paneļus mājām uz jumta. Taču lielākoties arī, tiem, kam galīgi varbūt nebija variants savādāk, lielākoties mājām ir pagalmi, kur tu pagalmos viņus varēja uzstādīt un viss būtu droši. Uz jumta tas saules panelis ir īpaši, ja tas ir dienas laiks, pa dienu, ja aizdegās māja, ceru, ka nevienam neaizdegsies, bet tāds notiek. Nenotiek, jā, un kādiem tādi nav zināmi jau, jā, protams. Jā. Jā.
Ja pat dienas laikā aizdegās, pieņemsim, tad tas saule jau ražo, tas saules panelis ražo elektrību no saules, un viņiem ir mājā drošinātājs. Jebkuram saules paneļa tam ķēdei ir jāuztais drošinātāji, atslēdz drošinātāji, kā viss kārtībā. Drošinātājs arī pie sprieguma tā kā izslēdzās, bet ir viens maziņš, bet tajā vietā, kur saules paneļi savā starpā sasienās, tajā vietā ir vadi. Un ja tie vadi pārdeg, degšanas procesā, piemēram, deg jumts, viņi pārdeg, tad tas saules panelis ražo to elektrību tāpat dienas gaismā, un viņš rada strāvu. Un ir arī dzirdēti bēdīgi tā kā notikumi ne Latvijā par laimi. Es ceru Latvijā, ka nekad tas nenotiks, kad ugunsdzēsējs ir ļoti spēcīgi dabūjis, tur pat sirds esot izsist no viņam ārā, un es nezinu, kā tur tālāk viss beidzās. Jā, tā kā ar elektrību var dabūt tajā gadījumā. Bet tas arī apdrošina noteikti mājas jumta dzēšanu, ja tie paneļi, teiksim, ir jāplēš nost, vai kā tur tas ir, laiks un viss tas pārējais. Ne? Jā, un tā kā es saviem arotbiedrības biedriem saku arī, izvērtējiet situāciju, cik tas ir nepieciešams jums slēgties klāt jumtam. Jo, primārais jau kā vienmēr ir ugunsdzēsējiem, viņi iet ēkā, pārmeklē ēku, pārmeklē vai nav cilvēku, vai nav dzīvnieku, vai tur kaut kas vēl. Un uzsāk dzēšanu. Tas nozīmē to, ka tajā, tādā pirmā stāvā vai arī pat otrajā stāvā, jo tur tās apdraudējums tik liels nav, bet tieši pašā jumtā tas apdraudējums ir ļoti liels tiem ugunsdzēsējiem. Jo tieši pie paša tā saules paneļa. Atgriežoties vēl mazliet atpakaļ sarunā, tad ilgtermiņā vairāk ugunsdzēsēju pie proporcionāli elektroierīču palielināšanas skaitam, saules paneļiem un fēniem un mikrovienu krāsnīm, kafijas automātiem un visādām citādām lietām pieaug. Mašīnas īsti nav paredzēts tādu brigādi. Reaģēšanas laiks, kā ir mainījies vai nav mainījies, jo toreiz pirms 5 gadiem arī man šķiet viens no jautājumiem bija, ja mēs tagad tās zonas palielinām, tad ierašanās laiks arī palielinās līdz attiecīgi nelaimes vietai. Kā tur ar šo 5 gadu laikā izskatās? Visur paspēja, vai ir, kur jau ir sarežģīta paspēja? Man jāsaka godīgi, pateicoties arotbiedrībai un manai komandai, mums ir ļoti veiksmīgi izdevies tas, kad posteņus neslēdz ciet uz doto brīdi. Jau bija tā īslaicīga posteņa apturēšana. Jā, uz brīdi. Jā, mēs manā Balss LV ievietējām iniciatīvu, tad tas bija ļoti garš un ilgs ceļš. Man īstenībā, godīgi sakot, tas ļoti nepatika tas ceļš, tikai tāpēc, ka viņš bija tik drausmīgi garš. Kā var būt tā, kad reāli mēs argumentējam, ka tā nedrīkst darīt, ka tā nevar būt, bet tik ilgs ceļš, lai mēs tiktu līdz Saeimai. Un, protams, pēc tam jau piešķīra papildus finansējumu. Vismaz apsolīja, kad neslēgs mums ir dokuments pretī, kur apsolīja, kad vairs šitā nebūs, nenotiks. Vismaz, kamēr šī var ir. Varbūt. Tas ir labs sasniegums, un tas ir ļoti labi. Tad cilvēki var justies droši vismaz Kurzemes pusē. Nē, tas ir pa Latviju. Visā Latvijā. Tas ir pa visu Latviju bija. Ļoti labi. Kāda situācija ar NMPD reģionos? Jā, interesanti, ka par to klusē. Man liekas fantastiski vienkārši, kāpēc par tādām lietām mediji klusē. Labi, ka mums ir Latvijas Tautas kanāls. Ir labi, ka viņš ir. Jā. Labi, ka viņš par ko viņi klusē? Par ko viņi klusē? Vienkārši vai nezinu, vai negrib zināt, vai nenoskaidro patiesību. Ir tā, kad mums ir arī NMPD darbinieki, arotbiedrības biedri, kuri vienkārši vienu jauku dienu zvana Rolandam un saka, klausies, kāpēc ir tā? Man jau ir apnicis, kāpēc man pa naktīm slēdz ciet NMPD posteņus? Man ir no 8 līdz 8 dežūra, un no 8 naktī, tā kā vakarā līdz 8 rītā, neviens tur nav, tur stāv tikai mašīna, bet NMPD darbinieki nav uz vietas. Un tad mēs, protams, vārds pa vārdam, lai saprotu, kas notiek. Jā, tās ir vecais triks ar virsstundām. Ir NMPD darbiniekiem sakrājas virsstundas, viņiem dod atpūtas laiku, tas atpūtas laiks ir tieši naktī, jo kāds ir izreikinājis, ka pa nakti ir mazāk notikumu iespējams, vai arī pa nakti mazāk redz, to mēs nevaram zināt, kāpēc tas ir. Un tā pagājušo gadu tā tas notika. Šogad es prasīju, kas notiek, teica, ka jau situācija uzlabojās, vairs nav tik traki, un apskatīsimies, kā būs vēlāk. Pagaidām nevar vairs komentēt, bet
Mūsu skatpunktā tas ir pilnīgi un galīgi nepareizi izdarīts. Pilnīgi un galīgi nevar. Ja tu esi NMPD vadītāji, jo es arī sazinājos ar vadītājas vietnieci, arī mēģināju noskaidrot, vai vispār viņi par to ziņo. Iespējams, jau kad kaut kāds ķēdes posms iztrūks. Protams, ka vispār visi zina. Un tā nevar būt, ja tu nodrošini iedzīvotājiem kaut kādu pakalpojumu, tad tev viņš arī ir jānodrošina. Ja tu nespēji nodrošināt šo pakalpojumu, tas nozīmē, ka vai nu tie vadītāji nav savā amatā, vai arī domājiet kaut ko, ņemiet jauns darbinieks klāt. Domājiet, jūs nevarat atstāt pa naktīm bez NMPD mazpilsētās. Tas ir pilnīgs smurks. Nekad nevar paredzēt, kad nelaime notiks un kur notiks. Precīzi. Un kā Rolands Miloševskis vienmēr saka, ja tu pazīsti tādu cilvēku, dzīvībai nav cenas. Dzīvībai nav cenas. Ugunsdzēsēji ļoti cieši sadarbojās ar NMPD un dažkārt tur, kur notiek nelaimes, vai te ugunsgrēki, avārijas un citas lietas, jūs ierodaties gandrīz vienlaicīgi un daudz, kur jūs arī palīdzat nest cilvēkus ar arī NMPD darbiniekiem. Varbūt par šo sadarbību, cik labi, cik slikti? Pēc būtības, jā. Ja cilvēkam nav kaut kādas dzīvības apdraudējums, tad, ja mēs skatāmies pēc būtības, tad teorētiski nevajadzētu ugunsdzēsējiem braukt. Bet praktiski atkal notiek tā, kad ir NMPD vienkārši fiziski to nevar izdarīt. Un tāpēc, kāpēc lai nebraukt? No otras puses, atkal mēs skatāmies. Jo tā sistēma varbūt, ka nav īsti sakārtot, bet šajā gadījumā viņi sakārtoja to, ka viņi piesauc vienkārši ugunsdzēsējs, ja ir smags pacients un NMPD darbinieki nevar. Iedomājies, tagad tur ir, pieņemsim, viens šofers, tas ir labākajā gadījumā jau, viens šofers un divas ārsts un ārsts palīgs vai māsiņi. Un viņam tagad jānones ir 150 smags pacients no otrā stāva. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Sevišķi divām sievietēm. Jā, tieši tā. Tāpēc arī ir šoferi parasti ir vīrieši arī ļoti stipri gados. Būsim godīgi. Jā, šoferiem. Ne šoferiem, bet visiem NMPD kā tādiem ir, manuprāt, ja es nekļūdos, izdienas pensija ir 55 gadu vecumā, kas arī mums draud no nākamā gada, kā ir ugunsdzēsējiem, policistiem, robežsargiem. Tas ir tika palielināts pensijas vecums. Un īstenībā, ja paskatoties jau uz tiem NMPD, kaut vai, ja mēs ņemam vērā šofers, tad var redzēt to atšķirību starp 45-gadīgu un starp 54-gadīgu. Atšķirība ir. Jā, protams, mēs arī, ja mēs ātri pieskaramies, tas pavisam īsi, kad tas labi nebeigsies, šī izdienas pensiju reforma. Tā tik tiešām labi nebeigsies. Tas nav tikai stāsts par kaut kādu amatpersonas iegribu. Kad amatpersonas gribētu iet 50 gadu vecumā, nē, tas ir stāsts gan par viņu drošību, gan par kolēģu drošību, gan galu galā par iedzīvotāju drošību. Un tagad ekonomēt uz iekšējo drošību, tas pilnīgi un galīgi nav. Tas nav. Es pat teiktu, ka nav atļauts, tikai kāpēc tas notiek tagad. Tā kā mēs vēl joprojām turpināsim iesākt to, mēs jau par šo tēmu esam diezgan aktuāli jau pacēluši gaisā, un mēs turpināsim darbus, lai tas tā nebūtu tā kā ir tagad. Mazliet turpinājumā parunāsim par vēja ģeneratoriem. Ļoti interesants temats, šobrīd arī ļoti aktuāls jau vairākus gadus. Un ar vienu samilzīst aktualitāte. Bet vēl gribēju pajautāt tev par tādu jautājumu. Atgriezīsimies pie tā dienestā strādājošo grafika, kā viņi strādā. Tu iepriekš minēji 2 diennaktis var strādāt un 1 atpūsties. Vai tik tiešām ir tā, ka 2 diennaktis pēc kārtas viņiem ir jāstrādā? Nē, ja es tā pateicu, es atvainojos, es maldināju tevi nejauši. Negribot, bet īstenībā ir tā, ka nevis 2 diennaktis, bet tā kā maiņu caur maiņu. Diennaktis strādā? 24 stundas nostrādā, 1 diennaktis brīva un atkal 24 stundas strādā. Kā tas maina ugunsdzēsēju kvalitāti un vispār viņa ikdienas to gaitu? Jo es ļoti labi zinu, ka ugunsdzēsējiem ar algu vienu pašu arī nav tik vienkārši iztikt, ka viņi blakus ņēma vienmēr kādu citu darbu. Vismaz centās to darīt. Jā, ja mēs runājam par ugunsdzēsējiem, tieši tāpēc arī ugunsdzēsēji varbūt tik daudz nebaidās no visu kā, jo viņi ir profesionāli gandrīz visās jomās, jo viņiem bija vienkārši dzīve piespieda strādāt otrajā darbā, jo nav jau varianti. Ja nebūtu tā, pieņemsim, pagājušajā gadu, ko pielika piemaksā,
Tā ir tā kā uzturnauda, uzturdevu. Tad, principā būtu tuvu minimālai algai uz rokas jau, it īpaši tie, kas tagad sāk tie ugunsdzēsēji. Bet cik ir tā piemaksa, kamēr viņi ir, tikmēr ir labi. Mēs, protams, turpinām virzīt sarunas par to, ka ir algas palielinājums jābūt iespējīgam ugunsdzēsējiem. Labi. Runājot par Virsstundām. Kuras krājās un kuras apmaksājās vai kuras neapmaksājās. Kā tur ir ar to? Par virsstundām, jā. Par virsstundām ir tā, ka, labi, ja mēs izstāstam vispār, kāpēc tās virststundas krājās. Izstāst, kādēļ krājās, lai ir skaidrs. Lai ir skaidrs, tieši tā. Virststundas krājās tāpēc, ka pirmām kārtām, manuprāt, ir nepareizi, mēs nepareizi strādājam jau likuma ietvaros. Ja tas ir likuma ietvaros, tās virststundas, kā krājās. Sanāk tā, ka ugunsdzēsējiem, visiem dienas darbiniekiem, tikpat kā visiem, ir summētais darba laiks 24 stundas, bet viņiem rēķina pēc normālā darba laika, pēc 8 stundām. Tajā grafikā, tur es varbūt neieslīgšu tur detaļās, bet sanāk tā, ka, ja gadījumā sanāk kaut kādas svētku dienas par vidu, pieņemsim, priekšniekiem visiem ir atlaists, bet ugunsdzēsējs jau strādā tāpat arī tajās svētku dienās, tad viņiem jau grafikā jau sāk veidoties kā virsstundas. Tā viņas veidojas, nevis veidojas tāpēc, ka viņi ir ilgāk darbā, bet viņi veidojas, vienkārši viņi mākslīgi principā veidojās, bet viņas ir. Tas ir fakts. Manuprāt, ka nepareizi ir tieši tā likuma uzbūve, ka viņi nedaudz jāpagroza, jāpamaina. Labi. Tad viņas veidojās tādā veidā. Tās virsstundas tagad saveidojas, un viņiem dod atpūtas laiks tiem ugunsdzēsējiem, pat cik viņiem virsstundas. Ja viņiem 24 virsstundas ir 25 virsstundas, viņiem var vienu diennakti iedot atpūtas laiku. Virsstundas krājās ceturksnī. Tas ir 4 mēneši ietvaros, vai 3 mēneši sanāk, laikam. Jā, ietvaros, un tad it kā būtu jāizmaksā tās virsstundas, jo tā likumā ir rakstīts mums, atlīdzības likumā, bet dienas to klāji ignorē, un mēs esam uzsākuši tiesas procesu par šo. Ja mēs tā, es varbūt negribu ieslīgt, lai arī cilvēki saprot, vienkārši tā vieglā valodā izstāst. Var sakot, ugunsdzēsējs strādā virsstundas, bet vugts attiecīgi negrib par to maksāt. Ja mēs tā runājam, tad tas ir pavisam vienkārši. Vugts negrib maksāt, viņš grib dot atpūtas laiks, un kas ir normāli, dodiet atpūtas laiks, dodiet likuma noteiktā kārtībā, saskaņojot ar amatpersonu, kas pagaidām vēl nenotiek. Atpūtas laiku un nekāda problēma. Ja gadījumā nevar iedot atpūtas laiku, jo tas nozīmē, ka tā jau ir kaut kāda sistēmas kļūda vai trūkums, tev ir jāizmaksā viņam. Tu kā darba devējs atbildīgs, es par savām amatpersonām izmaksā, bet šeit tagad pēkšņi iznāk kaut kāds sapulces protokols ugunsdzēsējiem izsūtīts, un sapulces protokolā rakstīts, ka 24 stundas, ja gadījumā ir virsstundas, līdz 24 stundām viņas pārcelsies nevis izmaksās. Un balstoties tā sapulces protokolu, tiek pārkāpts likums. Protams, mēs, tur jau vēl diezgan dziļi visi šitie pēc tām virsstundām mēs esam iegājuši līdz pat pēdējiem, jo ir tiesas process uzsākts, un mēs nepadosimies, un mēs iesim līdz galam. Kas dzirdams robežsardzes pusē, jo šie dienas darbinieki arī ir jūsu arotbiedrībā? Jā, mums ir arī robežsargi, arotbiedrības biedri. Vismā mums ir diezgan daudz robežsargu arotbiedrības biedri, un izrādās, ka robežsargiem vajag tikpat ļoti mūs, kā ugunsdzēsējiem, jo ir diezgan traki tur iet. Būsim godīgi, tur tagad burtiski nākamo mēnesi būs, mums atbild atkal jau kārtējā 3 vai 4 gadu tiesvedības process mums jau ir uzsākts, un mēs esam arī tur jau kaut kādu tiesvedības procesu uzvarējuši. Es varbūt negribu pagaidām ieslīgt tur detaļās par tiem procesiem, bet, pieņemsim, tur samazināšana amatā, naudas balvas neizmaksāšanas, tādas visādas lietiņas ir arī vēl sīkumiņi, ko paši darbinieki man pastāsta, tos visus liksim uz papīra, lēni prātīgi mēs saliksim. Tad, kad varēs par to parunāt, tad arī mēs parunāsim. Ķeramies klāt, vēja parki, vēja paneļi, tu nāci klajā ar ļoti tiešu video, kurā tu uzrunāji sabiedrību, iedvesmojot arī dažādas kustības un biedrības, kuras cenšas aizklauvēties līdz cilvēkiem, izstāstīt, kādi ir riski, kuri problēmas, ka nav tikai ieguvumi, un kas sagaida ilgtermiņā. Pagājušā gada izskaņā tu biji aizsūtījis vadībai jautājums, lai izskaidro, kā rīkoties konkrētos gadījumos, ja šīs vēja ģenerators
268,5 metri augstumā sāk degt. Ja. Nu, tādi gadījumi pasaulē notiek, un viņi nav mazi. Tā notiek. Kā rīkoties? Tu saņēmi atbildi. Pēc atbildes saņemšanas to arī daļai viņu publicēja. Mēs arī esam par to runājuši kanālā. Nu, vai ir kaut kas pamainījies? 26. gads, marts līdz jau būs 3 mēneši pagājuši. Jā. Ir kaut kas skaidrāks tapis, vai nav? Vēja ģeneratori. Fantastiska tēma. Ļoti fantastiski. Jā, pateicoties. Ja pazīst tādu Kasparu Pudniku. Jā, paldies. Jā. Pazīst tādu, jā? Es pasveicināšu. Pasveicinu, jā, tāpēc, kad viņš atgādināja, ka šī tēma tik tiešām ir jāceļ līdz pēdējiem. Paldies, ja gadījumā tu viņu satiec. Jā. Labi, tagad par nopietnām. Par nopietnām ir tā. Jā, tik tiešām mēs uzrakstījām iesniegumu, jo mums arotbiedrības biedriem uztaisījām aptauju, cik daudz viņi par ko zina. Izrādās, ka zina jau to, ko mēs varējām noprast. Nojautāt, ka nezinu. Jo tālāk, jo labāk var pa lielam. Un tā, balstoties uz šo aptauju, vienkārši sarakstījām iesniegumus. Un iesniegumu dienestam ar skaidrojumu. Lūdzu, izskaidrojiet. Izskaidrojiet mums kā arotbiedrībai, lai mēs varam izskaidrot mūsu biedriem, kā tad ir jārīkojas. Un kas ir jādara, vai vispār ir kaut kāda noteikuma. Tad, tur bija garš tas saraksts, ko es jautāju, un man arī ļoti smuki punkts pa punktam arī atbildēju šiem jautājumiem. Un gala rezultātā secinājumu mēs varam izdarīt jau paši, kad tā atbilde principā ir tāda, kāda es arī gaidīju pa lielam, kad atbildes nav nekādas. Par to, ka ugunsdzēsēji ir gatavi jebkurai situācijai. Vispār mēs par to varam neapspriest, jo tā tas ir un tā tas vienmēr būs. Ugunsdzēsējs vispār ir tāds universāls cilvēks, kurš katru dienu, katru izsaukumu saskarās ar kaut ko nezināmu. Un vienmēr viss tiek atrisināts un izdarīts. Par to strīds nav. Vairāk ir strīdi par to, ka nekādi metodiskie materiāli nav izstrādāti vēl līdz šim, lai gan Grobiņā 21 vai 22 gadi jau ir vēja ģeneratori, mazie vēja ģeneratori, viņi skaitās jau mazie. Mazulīši. Jā, un nav vēl joprojām 21 gadu vecuma laikā izstrādāt metodiskie materiāli. Un tas man lika nedaudz jau aizdomāties par to, kāpēc, kā viņi vispār tika pieņemti. Taču ugunsdrošība arī viņiem ir. Tas bija viens no jautājumiem, kas man pašam ļoti šķita interesants. Kā nodod šīs enerģētiskās būves, kas ir arī ar augstu riska pakāpi, eksploatācijā? Jā, kā viņi var pieņemt? Mēs nevaram mums obligāti jābūt ir ugunsdzēsmēm aparātam, vienam uz to platību, otrās tur ir otrs, un ir pārbaudes, un attiecīgām durvīm visam. Tur elektrostācija ar visu izrietošo. Un? Jebkuram bīstamam objektam ir jābūt ugunsdrošības pārbaudei. Tātad vēršos pie jums. Ja jūs pazīstat kādu, kurš ar šo nodarbojās, lūdzu, sazinieties ar mani, vai tas ir inspektors vai bijušais inspektors, un kā var šādas bīstamos objektus vispār nodot un pieņemt. Paldies. Jā, tā kā vērsieties, jā. Jautājums ir atklāts, jo viņš nav atbildēts. Un tagad pamodulēsim mazliet situāciju. Vēja elektrostācija. 268,5 metri augstumā. Saņemat izsaukumu, deg. Jūs atbraucat un pastāst mazliet tālāk, solīt pa solītim, kā tu redzi šobrīd, kā tu rīkotos vai kas notiktu. Nevis kā es rīkos, bet droši vien kā ugunsdzēsēji rīkotos. Man arotbiedrības biedri kā rīkotos, tas jau loģiski. Es jau tā arī būtu stāstījis vispār. Labi. Pēc tā... Jūs atbraucat, secināt, deg. Super. Jā. Tad jā, deg, ko tam var izdarīt, ja deg? Neko, dara visu iespējamo, ko vien var. Ja bija redzējis, bija mums aizmirst, kas pa kanālu nav svarīgi. 360 TV. Jā, bija tieši par to, kad par tām vadlīniju neesamību, un arī tieši par to, kad glābšanas darba vadītājs atbild par visu tajā brīdī, kas notiek. Tātad, kā tas strādā? Tas strādā tā, ka paņemsim vienkārši kā posteni, kur strādā 3 cilvēki. Postenis, kur strādā 3 cilvēki, tagad mums ir ugunsdzēsējiem ir izsaukums uz vēja ģeneratoru, braucam. Tātad atbildīgs ir tas, kas ir tajā brīdī, tas glābšanas darba vadītājs. Viņš pieņem visus lēmumus. Jebkuru lēmumu, ko viņš pieņems, viņš par viņu nesīs atbildību.
Un tas ir tas pats trakākais, manuprāt, jo kā viņš var zināt, viņš var tikai nojaust, kā jau ir ugunsdzēsēji, var tikai nojaust par to, kad varētu 2 kilometru attālumā tā lāpstiņa degošā aizlidot un nokrist, pieņemsim, tīpaši vēji kaut kāda intensivitātes rezultātā. Viņš varētu tikai nojaust to, kad ierodoties labāk jau klāt neiet, jo tas lielais, nu, viņš ir milzīgs, manuprāt, tā lāpstiņa, ka viņi var nokrist un turpatās arī tev blakus. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka visticamāk, bet tas nav vienmēr tā, jo katrs ugunsgrēks ir savādāks, bet visticamāk glābšanas darba vadītājs pieņemt lēmumu, apsakot apkārtni viņam. Nevis paši to ģenerators, tas ģenerators iespējams degt, lai viņš deg kā degams, un viņi ugunsdzēsēji varētu būt, kad apsakos apkārtni. Tas ir, ja mēs varam pieskarties purvam, kur palabamāņā kļūdos. Kaiga purvs, jā, 16. Jā, šiet vēja jā, turbīnas. Kaiga purvā, 16 vēja ģeneratoru. Kurš bija tas, kurš atļauj būvēt purvā? Mēs zinām, kā deg purvs. Mums bija stikla purvs ugunsgrēkā. Cik ilgi viņš dega, cik ilgi nevarēja apturēt, kāda panika izcēlās. Ne gluži ugunsdzēsējiem, bet iedzīvotājiem panika. Nu, jā, ugunsdzēsējiem viss bija skaidrs, viņi gāja un darīja. Un šāds ģenerators, fantastiski vienkārši man tas liekas. Un, godīgi sakot, bija palaids garām to pašu momentu, kad viņi plānoja par to, jo noteikti, kad es būtu tur bijis jau klāt, un mēs būtu sākuši runāt par ugunsdrošību, jo nezinu, kā tur tagad ir uz doto brīdi, man vajadzēs to noskaidrot. Es noteikti arī gribu uzrakstīt par šo purvu parku. Tā kā jā, nu pēc būtības tā doma ir tāda svarīgākā, kad ugunsdzēsējs un glābšanas darba vadītājs pieņems lēmumu visticamāk dzēst apkārt esošos lietas, objektus, mežus, purvus. Protams, ja gadījumā tur tajā kaiga purvā aizdegās, nu tad tur viss ir ļoti, ļoti slikti. Es domāju, tik slikti, ka pat neviens to nevarētu iedomāties, kā tur varētu notikt. Arī es tai skaitā. Jo redzot, nu es vienkārši no mēdījiem redzēju tās bildes un skatoties, balstoties uz to arī tad, kad viņi jau lēja jau iekšā uz to video un bildēm un tīri balstoties uz to jau es saprotu, ka tur kaut kas nav kārtībā. Bet ar cerību, kad cerība ir laba lieta. Bet ar cerību ir pa mazu šoreiz. Apsako perimetru. Ģenerators deg. Tu minēji, ka ģeneratorā iekšā, ka viņš ir tagad balsts, ja, ir trepas, pa kurām var tikt līdz augšai. Vai dabā kaut kur ugunsdzēsēji kaut ko tādu darījuši, bet arī, lai cilvēks saprot, ko tas nozīmē. 200 metri, tas es pieļauju, tas balsts, jā, pēc tam tālāk aiziet lāpstiņa. Tur ir tumšs, tur iespējams ir dūmi, ugunsdzēsējs ar skābekļa balonu. Kā tas realitātē varētu vai nevarētu notikt? Un vai uzņemtos darba vadītājs, glābšanas darba vadītājs riskēt, sūtīt kādu vai iet pats iekšā? Ko varu pateikt, kad es īsti, man liekas, ka arī nemaz nav īsti konkrēts viens modelis, un ir dažādi tie modeļi, ir tiem ģeneratoriem šeit Latvijā izdomāti. Nu, viņiem ir dažādi, jā. Kad nebūs viens modelis, jo katram modelim savādāk. Es esmu redzējis pēc materiāliem, kad ir kādam ir iekšā lifts, kādam iekšā ir treps, un kādam varbūt tur vispār nekas iekšā, es nezinu par to es nemācīšu teikt. Bet, ja mēs skatāmies tā godīgi, neviens, es varu, te gan es kā sēžu, neviens glābšanas darba vadītājs neuzņemsies risku uz sevīm un pakļaut briesmās savu kolēģi, jā, un sūtīt augšā kaut ko tur dzēst. Vispār nekādā gadījumā. Es to varu pateikt, ka noteikti, ja vienīgais trāpās kāds atceldētais, bet es tāds nezinu, par lēmām biedrībā nav. Tā kā nē. Tādas lietas noteikti nenotiks, tas risks ir pārāk liels un ieguvums ir pārāk mazs, jo, ja tīpaši, ja tur neviens nav augšā, neviens cilvēks, kas jāglābj, tad vispār bez stresa. Tas stress vienīgais, kas var būt, ir tas, kad ir drausmīgi liela izmešu daudzums, būs atmosfērā no visu. Tas ir tas, kas ir augšā, bet tas, kas tek lejā, mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz dažādi, ļoti dabai draudzīgi šķidrumi, smērvielas, eļas un tā tālāk. Kurš šo atbildumu, vai tīra, vai netīra, vai kā? Ja, zin kā? Un galā, vai jūs kā glābēji vispār drīkstat viņu sākt dzēst bez atļaujas īpašnieka vai bez uzstādītāju?
Viņi pateiks, jūs tagad, ko jūs tur, mēs nedrīkst. Mēs esam neatkarīgi. Tādā ziņā drīkst. Jā. Nav jāprasa. Es pat zinu, ka ir bijuši daudz gadījumu tādi, kad man ir apdrošināts un tu man nedzēs, bet nekad tā nav noticis. Vienmēr dzēš un tāpatās mēģina glābt, ko vien var izglābt. Un tā vienkārši tas ir. Nē, to mēs uzreiz jau saknē noņemam. Par vides piesārņojumu. Par vides piesārņojumu. Par vides piesārņojumu tā, ka vides dienests ir tāds, kurš arī par to visvairāk atbild, bet Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests var tā kā mēģināt ierobežot, mēģināt savākt kaut kādu eļļas daudzumiņu. Es uzsveru uz daudzumiņu, nevis daudzumu. Un tādā veidā, tā kā, lai neradītu risku tur apkārtējai videi, piesārņošanu vai kaut ko tādu. Faktiski, kā tas notika, mums ir ļoti grūti teikt. Zini, kad ja kādreiz degs kāds ģenerators, mēs viņu analizēsim no A līdz Z. Mēs pēdējiem noteikti. Bet pagaidām, kamēr viņš nav, paldies Dievam, Latvijā neviens nav dedzis, tad arī pie šī mēs varam palikt. Labi, var uzdot papildus jautājumus, es atbildēšu. Varam palikt, protams, jā. Kā tu redzi, vienkārši atkal pamodulējot, jo ir ļoti svarīgi runāt par riskiem, kādi var būt cilvēkiem. Mēs zinām, ka daudzās pašvaldībās novados ir noteikts attālums 800 metri līdz mājām. Tā rotora lāpstiņa griežoties, it sevišķi paņemsim, ja ir kāda vētra vai noteikti kaut kas ārkārtējs, ja viņa griežoties tālu var aizlidot. Atsakot, viņa var nokrist gan tajā pagalmā, gan tajā mājā, gan tālāk. Par tiem riskiem. Cilvēkam tie 800 metri. Jā. Tas ir tālu vai tas ir pat ļoti sasniedzams? Viņam tas ir jāzina cilvēkam. Tie, kas saka, man nekas nav pret, man patīk, kā griežās skaists dizaina elements. Viņš nepadomā, ka tas var nonākt vienā brīdī viņa sētā vai mājās, vai uzkrist uz mašīnas, es nezinu. Būsim godīgi. 800 metri nav pilnīgi nekas. Arī tas spārns var pārlidot pāri viņa mājai un aizlidot vēl kilometru tālāk un pie nākamajiem kaimiņiem. Tā kā, un tikpat labi var arī trāpīt tieši tajā mājā. 800 metri nav nekas. Es lasīju, jo Vācijā bija tāds viens pētījums tieši par to. Tur bija vēja ietekmes rezultātā degšanas procesā, un kad tas lāpstiņā lidot, un tad tur bija norādīti 2 kilometri, ka līdz pat 2 kilometriem var viņi lidot. Tur jābūt ir kaut kādām likuma sakarībām. Jā, fizikā. Fizikā, jā, bet fakts kā tāds, jā, un tad es pat tā nebūtu iedomājies, ka kāds piekristu sev 800 metru attālumā, kad viņiem tad būtu tas. Tiešām ne, es tā neaizdomājos tik tālu. Es biju iedomājies to, labi, viņi tur purvā uzbūvēja tas, ka tā ir uguns nedroša absolūta vide. Pilnīgi nedroša. Tur pat vienu dzirksteli var to purvu aizdedzināt. Viņi tur izdomāja ģenerators likt. Fantastiski. Tur, rupīgi sakot, pat tas nav rupīgi. Tur nometot vienu čiņčiku, tur var aiziet tā, ka tur pilnīgi viss deg. Un ja laicīgi to nepamana, tā kā īsti nevar saprast, jā, to loģiku. Un šajā gadījumā arī, jā, pa tiem metriem, jocīgi, es nezinu. Tiešām kāds piekrits ir? Man jautājums ir. Likumā noteikts, tas ir kā likumā noteikts. Jā, ir pašvaldības, kas tagad cīnās, kas teritoriālajā plānojumā ir iestrādājuši 2 kilometri. Jā. Tur varam ministrija, attiecīgi Raimonds Čudars, ir apturējis teritoriālos plānojumus Preiļu novadā un Bauskas novadā. Un Bauskas novads un Preiļu novads ir vērsies Satversmes tiesā, lai apstrīdētu atkal šī ministra, viņa prāt, pretlikumīgos ierobežojums. Par to attālumu? Tā skaitā, jo pašvaldībai ir tiesības pašai noteikt, ko viņiem vajag, kā cilvēkiem vajag. Viņi zina uz vietas, kas notiek. Jo šobrīd izskatās, ka Kemam un Varam ministrijai viņiem par katru varīti vajag viņus tur, un tie cilvēki var braukt viņu prāt uz Īriju, Angliju, lai viņi brauc, kur viņi grib. Mums vajag lēta enerģija, kurš nebūs. To mēs arī zinām. Jo ir cilvēki, kas to visu var izreikināt, aprēķināt un izstāstīt. Jā. Neko, ko es varu pateikt iedzīvotājiem, pierakstiet vārdus uzvārdus. Ko es varu pateikt? Fantastiski. Kādus vēl riskus nākotnē tu saredzi, skatoties no arotbiedrības puses un arī kā dienesta darbinieks? Kam vajadzētu pievērst uzmanību? Pirmām kārtām jau noteikti vajadzētu pašdisciplīnai pievērst uzmanību. Neiet runa par darbiniekiem. Viņi ir darbinieki, bet iet runa jau par augstajām amatpersonām, kas ir
it kā teorētiski pēc būtības viņam būtu augstāk, jo viņš ir augstāks, jo viņš ir labāks. Bet faktiski jau skatoties pavisam nesen redzēju vienu ziņojumu, kur arī noteikti apstrīdēsim. Pilnīgi tā, ka jau augstāka amatpersona nāk jau ņirgāties par reāliem večiem, par reāliem darbu darītājiem, tad mūsuprāt tas nebūs. Galīgi nebūs uz to pusi pat vērsts. Un tas ir viens no risks jau, mēs skatoties jau nākotnē, ja šādi parādīsies jau vairāki, tad tas ir ļoti liels risks, kad veči vienkārši negribēs vairs strādāt savā darbā, neskatoties to, ka viņi jau tā jau ir tuvu minimālai algai tās algas, neņemot vērā to piemaksas, bet arī viņiem paliek jau nekonkrēti tie darba apstākļi, to, ko mēs iepriekš runājām par to, kad nav konkrēts darba grafiks. Vēl papildus, vēl šādi kaut kādi pilnīgi murgi tur pazemošanas un ja vēl atļaujās pateikt, beigās, pieņemsim, ir pārbauda un pārbaudas beigās cietīsiet jūs visi, tad, manuprāt, šim amatpersonai vispār nav vieta dienestā kā tādā. Tepat neiet runa par samazināšanu amatā vai disciplināru sodu izskatīšanu. Te iet runa vispār par tādu cilvēku, kāpēc viņš vispār tāds tur ir. Un galvenais tāds nav viens. Jā, tas ir tas viens no tiem riskiem. Protams, tas risks mēs varam daudz dažādas. Pastāsti, lūdzu, mēs arī aizskatā runājām, kā ir ar jaunajām būvēm, ar jaunajām skaistajām koncertzālēm. Tu pats esi nesen bijis arī Liepājas Dzintarā. Varbūt tavs novērojums, es Liepājas Dzintarā neesmu bijis, nav paveicies būt, bet tavs novērojums no ugunsdrošības viedokļa. Šī skaistā ēka, šī skaistā būve, kā tev šķiet, cik tur ir labi? Un kas vispār Latvijā notiek? Ja mēs varētu par to koncertzāli runāt, tad fantastiski skaista ēka man patīk. Ar fantastisku akustiku man patīk arī mūzika. Bet visu to man sabojāja. Bet labi, tas ir tāds, drīkst tā teikt, profesionālais kretīnisms. Jo es visur redzu kaut ko, mēģinu saskatīt, mēģinu palīdzēt, mēģinu uzlabot. Un šai gadījumā, kad koncerts beidzās, es ieraudzīju super lielu problēmu. Tas ir trepes šaurās, kur cilvēki drūzmējās, grūstījās. Un tad man, protams, galvā jau pirmais, kas ienāca prātā, ir par to, ja gadījumā notiktu ugunsgrēks, kas tur notiktu drausmīgi. Manuprāt, būtu drausmīgi ļoti daudzi bojā gājušie. Protams, tas ir mans subjektīvais viedoklis, ko es vienkārši pamanīju un novēroju par tām jaunajām ēkām. Ir skaisti, smuki, forši, viss ir jauki, ir arī evakuācijas izejas, bet šai gadījumā ne tur, kur viņas vajadzēja būt, jo reķini vēl ne tikai gāja cilvēki pa trepēm lejā, brauc arī pa liftiem. Tai gadījumā lifti vispār nestrādāt, ja būtu kaut kāds tur ugunsgrēka gadījums. Jā. Spēcīgs pieduvojums, un tur, ja tagad atceros, ir 3 stāvos, ir tas skatītāja vietas, ko viņas. Jā, un es tieši biju 3. stāvā, pirmo reizi notestēju, kā tas ir. Jo 1. stāvā visu baigi forši skaisti, tur pilnīgi nekādas problēmas nav. Bet tieši pat 3. stāvā biju, un jā, pastījos. Bet labi, tas varbūt nav konkrēti tur uz kaut kādu projektu vai kaut ko tendencēts. Vienalga, ir kāds, kas pieņēma eksploatācijā, ir kāds, kurš to visu zīmē, projektē. Un tad ir notikums X, lai viņš nekad nenotiek Latvijā nekur, bet mēs zinām traģisks notikums, kas Latvijā ir bijuši. Jā. Nē, varbūt, ka kāds man pateiks, ka tur no 3. stāva, tur taču bija parašūta, kurus nepamanīju, kurus es nezinu. Es jau nezinu to pilno plānojumu, es zinu tikai to, ko es redzēju, kas bija. Un līdz ar to tiešām varbūt, ka tur kaut kur bija kaut kāds durvis vai kaut kas, kur ir papildus evakuācijas izejas. Ja tu neredzēji viņas dienas laikā ar gaismu ieslēgt, ka tu noteikti piedūmojumā viņas ieraudzīs. Noteikti jau, ka redzēt, tad jau ir 100 punkti. Aha. Jā, tādas saviesīgās vietas, tur, ka ir publiskie pasākumi, es ļoti pievēršu ugunsdrošībai tieši. Kāds ir stāvoklis ar dūmu detektoriem? Vēl kādu laiku atpakaļ, šķiet, tas bija vēl 5-6 gadu atpakaļ, bija obligātā kārtā, katrā dzīvoklī jābūt ir tam kaut kādu likumu rakstīt, kaut ko pieņēma. Detektors Rimī sāk tirgot pa labi, pa kreisi ķīnieši ar baterijām, bez baterijām, visādi saliek. Situācija ir uzlabojusies vai nav uzlabojusies? Es varu pastāstīt vienkārši, ko es esmu apkārt redzu, runājis, un es pats tev brīžam palīdzu atrast labākos detektorus cilvēkiem. Un jā, situācija, manuprāt, kad ir labāka. Es nezinu, tur jāprast, tad valsts glābšanas dienestam viņiem droši vien statistika, kuriem ir un kuriem nav.
tie detektori. Bijuši, jā. Jā, bet vispār, globāli, ja es skatos, man tā vismaz pašam šķiet, ka ir jau stipri labāk, jo, būsim godīgi, tas dūmu detektors palīdz. Nav tā, ka nepalīdz. Viņš palīdz un viņš ir vajadzīgs tajā mājā, jebkurā mājā, labāk jau pat 2. Un es tagad arī atradu jau tādus, kam 10 gadu garantija, jo kāpēc negribu detektorus? Negribu tāpēc, ka viņi ir uz parastām baterijām, un viņi tev, pieņemsim, tur pēc pusgada jau sāk pīkstēt, pēc tam viņš vienkārši pa nakti vienu dienu iebļaujās un viss. Un es arī meklēju ilgi, līdz atradu pats sev, tādus labākos detektorus. Kur var atrast labākos detektorus, lai cilvēki arī zina, kur meklēt? Es ceru, ka jūs visi man nerakstīsiet, nemeklēsiet, bet es varu palīdzēt. Es varu palīdzēt atrast. Tā prātīgi samēr robežās, ja interesē. Jo, es nevaru konkrēti firmu nosaukt un ir dažādi. Pirmkārtām ir jāskatās noteikti uz to, kad ir 10 gadu viņiem tā baterijas ilgums, tas ir iebūvētā baterija, nevis maziņās baterijas. Otrais, ko es tagad pēdējā laikā pievēršu uzmanību, ir, ka viņi savstarpēji ir savienoti. Tas nozīmē to, kad man vienā istabā, otrā istabā man ir 4 istabas, un kad visās 4 istabās ir detektors, ja gadījumā virtuvē iedeksies, tad vienlaicīgi visa māja. Jā, tas ir pēc reāli. Tas ir tā vienkārši cilvēcīga drošība, kā drošība. Tam ir obligāti jāpievērš. Un nākamais jau, protams, ir tai pašai kvalitātei kā tādai tam detektoram. Vai viņš tiešām nostrādās, tad, kad viņi nopērc, notestē pats, pamēģina tur pasildīt. Saka, lūdzu, vēl izmantojot to, ko tu esi studijā, par ļoti nopietnu jautājumu, kurš man šķiet ir mazliet atstāts novārtā, kam nepievērš pietiekošu uzmanību. Daudz dzīvokļu nami, it sevišķi lielajās pilsētās, Rīga, Liepāja, Daugavpils. Tie daudzīgu māgu 5 stāvu, 9 stāvu, 12 stāvu mājas, kas ir būvēts vēl, cik tur daudz sen. Un tā elektroinstalācija, kas tajās sienās, tur ir vai Dievs, no kuriem tur laikiem, kur tās rozetes paši no sevis pēkšņi sāk jau tur svilt un tā tālāk. Elektroinstalācija, tas mājās, ir laika deglis, bumba ar laika degli. Viņa jau būtu jāmaina, maigi sakot. Viņa jau neatbilst arī tām jaudām, kuras mēs spraužam rozetēs iekšā. Tieši ar šo gribēju sākt, kad es ļoti ceru, ka visās tais mājās jau ir jau nodīgas. Rozetes ir mainītas rozetes. Rozete vien būs pa īsi, pa maz. Vajadzētu arī ar visiem vadiem jau no paša saknes, jau no sadalas skapja. Bet labi. Tieši to, ko tikko teici. Elektrolietas paliek arvien vairāk, elektroinstrumenti dažādi, un tā slodze droši vien jau ir, kad ir stipri lielāka, kā bija tad. Tad tev bija, tur televizors, radio, un viss. Tad, kad viņas būvēja. Tam, kam bija televizors, tieši tā. Tad tagad ir katrā mājā pa 2-3 televizoriem gandrīz. Es tā vismaz pieļauju. Un pilns elektroierīcām, kuras visu laiku stāv, galvenais pie... Veļas mašīna, fēni, trauku mazgājumā mašīna, žāvētāji, robotu lādētāji un kas tikai vēl nav. Tieši tā, jā. Un tas arī ir viens no ugunsgrēka īstenībā iemesliem. Ja mēs tagad tā skatāmies, kad ir viens no iemesliem, tagad šīs mūsdienu jau lādētāji telefoni. Vienkārši, kaut vai mēs skatāmies tur jebkurš lādētājs, kuram iet caur strāvu un kurš ir visu laiku pie kontakta, viņš jau ir potenciāls bīstams jau. Ja mēs tā skatāmies, vajadzētu raut ārā, atcerēties. Pirmām kārtām samazinās jūsu elektrību, un otrām kārtām, ka jūsu drošība, es domāju, prioritāte ir. Kā ir ar elektroauto? Tagad arī ļoti daudz jautājumu, un mēs redzam arī, ka jau arī Latvijā viņi deg. Agrāk teica, ne. Sazvērstības teorijas, tas jau tikai tur kaut kur un viens gadījums uz visu pasauli. Arī Latvijā ir deguši elektroauto. Kā notiek atkal no jūsu puses dzēšana? Cik viegli tādi ir nodzēst? Arī vai jūs lienat klāt? Vai jums ir vadlīnijas kā dzēst? Jo tie akumulatori mēdz sprāgt, kā tu zini, vai ne? Pēc biedra teiktā vadlīnijas ir, bet tas nemaina šajā gadījumā nekādu faktu to, ka katra elektromašīna ir savādāk būvēta. Labi, ir paņemts kaut kādu 1 vai 2 elektromašīnas, pieņemsim, un katru viņu savādāk. Bet princips jau ir viens un tas pats. Viņiem visiem ir akumulatori iekšā. Tas akumulators ir tas, kas, kad ja viņš aizdegās, tad viņš deg.
Ir dažādas lietas, ja mēs runājam sadzīviski priekš iedzīvotājiem, tā kā ir nopērkam tādi paklājiņi. Vai viņi strādā vai nē, es jums nemācīšu pateikt, bet prezentēja pagaidām ļoti labi, kad ir tāda paklāja, ko divi cilvēki vienkārši velkot pāri, nopakojot, varētu viņi mēģināt apslāpēt, bet tas ir, tur ir jābūt baigai likumsakarībai, jo tas paklājs jau arī nav tā, ka viņš nedeg nekad. Un tai likumsakarībai jābūt tādai, ka tas ir jāizdara ļoti ātri un tā, lai gaiss netiek klāt, bet tad varbūt, ka varētu apslāpēt viņas, bet šai gadījumā, pieņemsim, tīra ūdens dzēšanā var izliet ļoti daudz mucas un viņi neapslāpēt. Un ar putām tieši tāpatās, ir testējuši, un tieši tāpatās ar putām nevar, jo tur tāpatās kaut kur nedaudz gaisa tiek klāt un viss, un tā temperatūra tam akumulātoram ir nenormāli liela. Un līdz ar to, ja man būs tāda iespēja, es droši vien nekad nepirkšu elektroautomašīnu. Pirmkārt, mēs paskatāmies ārvalstu pieredzi, kur tiek aizslēgušās durvis un ir sadedzis, pieņemsim, teicis ar meitu, ļoti, ļoti traki. Manuprāt, ka tā nav zaļa nākotne elektroauto, vai tīpaši arī paši akumulātori. Es neteikšu, ka varbūt ir slikti. Es neteikšu, ka viņi slikti ir. Cik es esmu redzējis, varbūt ir ok tās mašīnas. Braucams ir forši, pātrinājums, jauda, viss ir. Uzlādēja, tie, kas lādē mājās, viņiem vispār forši viņi lādē mājās. It kā viss būtu tā kā baigi labi. Starp citu, vēl viena lieta. Es esmu redzējis purciem vac no dzīvokļa ārā un lādē no rozētas mašīnu elektriku. Fantastiski, jā. Kā ērtība var jau būt, kad uz kaut kādu īslaicīgu termiņu tā varbūt ir, bet es nepiekritīšu, ka viņš ir kaut kāds glābējs mūsu nākotnē. Noteikti, ka nē, jo viss ir jāutilizē. Tieši tāpat man ir ļoti daudz jautājumu, kā utilizē mūsu vējģenerators, kā saules Šis jautājums nav atbildēts. Jā. Šo jautājumu nē. Šobrīd vien vairāk izskatās, ka pēc eksploatācijas beigām šie vēja ģeneratori paliek turpat uz zemes. Vēl labāk zemes īpašnieka īpašumā pāriet no sērijas ar visu tajā izrietošo ķīmisko sastāvu un bīstamiem atkritumiem. Jā. Kā tas viss notiek, kur tas viss notiek, vai viņus pēc tam tur nogāzīs un tai pašā kāju purvā aprakst? Miskast, zin kā. Bet tas nav atbildēts jautājums. Vienkārši nav atbildēts. Nerunājot par cīņu, par ietekmi uz cilvēku veselību, vai ceļš par infraskaņu. Ar ļoti interesanti, bet tas ir cits sarunu temats. Raidījuma noslēgumā, lai mēs tādu notitu, tādu minorīgi uzsiti mazliet par to elektroauto, kurš pats var aizslēgties, nebraukt un nedod Dievs, ka notiek kā traģēdija, kā tu minēji. Situāciju uzmodelēsim mazliet. Modelējam. Jokam mazliet. Vulgts izbrauc uz izsaukumu. Ceļa priekšā. Govs. Stāv un viss. Jūsu rīcība. Ieņem spainīts, jāizklauc un jābrauc tālāk. Ko tad ir? Jā, jau mēs pa jokam. Labi. Pāris vārdi vēl noslēgumā skatītājiem. Kam vēl pievērst uzmanību, ko tu gribētu pateikt? Ko es varbūt nepajautāju? Neko jau, ko tad es varu pateikt? Jūs jau, tie, kas man sako, tie zina, ka cilvēku dzīvībai nav cena. Tas mums ir jāatcerās noteikti jebkurā dzīves situācijā. Dienas darbinieku arotbiedrība, tā ir mūsu nākotne, manuprāt. Es varbūt to saku ne tikai tāpēc, ka es pats viņu vadu, bet tāpēc, ka man ir izcila komanda. Man komanda strādā pie visādām lietām. Ja gadījumā es dienas darbinieks sazinies ar mums, sarunāsim, kā varam iestāties un dosim virsū. Jā, un vajadzības gadījumā aizstāvēt un cīnīties par šo cilvēku. Jā. Tas ir arotbiedrības uzdevums. Vēl kas? Bija noslēgums, bet tagad bišķi vēl pastarpināt. Es īsti nesaprotu. Man jautājums tev. Jā. Es īsti nesaprotu, kāpēc ir tā. Mēs esam kā arotbiedrība nākam ar labu mērķi pie dienestu vadības, lai uzlabotu dienestu, bet kāpēc mūs nesaprot, kāpēc mūs zākā un kāpēc īsti nevar tā, normāli mēs sarunāties savā starpā, ka mums tiesa sēdēji attiekās ir nevis acs pret aci. Es tev šo jautājumu nevaru atbildēt, bet tas notiek, man šķiet, jau gandrīz visās nozarēs. Mēs redzējām pat arī vecumniekos un dažādās publiskās apspriedēs
nebrauc klimata enerģētikas ministrs vai vara ministrs vai viņa vietnieki vai vietnieki vai vismaz kādu vēstuli atsūtīt. Nebrauc pie zvejniekiem uz apspriedēm, apspriedz tiek atcelts, nebrauc pie mežaniekiem. Var sakot, ir tāda ignorance, tāds atrautība starp varu, kas uzskats jau par varu, jā, un starp cilvēkiem, kas, jā. Un jo lielāka kļūst šī plaisa, jo apakšas sāks palikt neapmierinātāks. Tas ir tāds neizbēgams process. Man šķiet, ka tur ir slēpjās problēma. Iespējams. Bet, lai viņi protās. Iespējams, jā. Labi. Tad noslēgumā vēlreiz paldies un atcerieties, cilvēku dzīvībai nav cena. Paldies liels par sarunu, lai izdodas visi darbi, kas iesākti, un vēl noteikti tāda būs nemazums. Rolands Miloševskis, darbinieku arotbiedrības, tātad dienesta darbinieku arotbiedrības vadītājs, bija šodien aktuāls intervijas viesis. Uz redzēšanos!